Labdien! Mani sauc Ligita un es adu. Jūs varat atrast mani Instagram kā Ligita ar un Ravelry kā Ligita ar. Šodien ir 31. decembris un nolēmu ierakstīt 6. epizodi, lai pastāstītu par decembrī uzadīto. Šodien ir uzspīdējusi saule, kas decembrim nav raksturīgi, jo šis bija ļoti nomācies, tumšs decembris, bet salīdzinoši silts. Parasti decembrī bija 2 līdz 7 grādi silts, diezgan lietains, un pārsvarā dienas bija tādas, kad saule nemaz neuzlec, visu dienu diezgan tumšs. Decembrī es esmu ļoti lutināta. Mani adīšanas draugi mani ir ļoti iepriecinājuši. Es neatceros gadu, kad man būtu bijušas tik daudz lieliskas dāvanas. Vispirms pastāstīšu par mūsu Ziemassvētku adīto dāvanu apmaiņas projektu. Tad, kad bija oktobrī, kad oktobrī Ērgļos bija adīšanas nometne, tad mēs izlozējām viena otras vārdu, nevienam nestāstot, kuru ir izlozējusi, un vajadzēja uzadīt Ziemassvētku dāvanu savam iepriecināmajam cilvēkam. Es saņēmu dāvanu no Ineses Valmierā, un Inese bija uzadījusi ļoti skaistas zeķes no zeķu dzijas ar Latviju rakstiem. Es esmu pārsteigta un nezināju, ka Inese māk adīt krāsu adījumu tik lieliski. Visi pārstaipi bija pareizos garumos, nekur nekas nevilkās, nesavilkās, un zeķes bija viegli uzvilkt. Ļoti skaistas zeķes. Liels paldies Inesei, un es ļoti ceru, ka nākošajā gadā Inese sāks dalīties ar saviem adījumiem vai Ravelry vai Instagram, lai mēs varētu iedvesmoties no viņas adījumiem. Savukārt es aizsūtīju Ilzei zeķes adītas no Nutidendzijas. Šīs zeķes svēra 102 gramus, adīju uz 3 mm adatām un adīju 3 pavadienos. 3 pavadienos mani iedvesmoja adīt Aivija, jo viņa Ziemassvētkos bija sādījusi arī no 3 pavadieniem Nutiden guļamās zeķes. Adīju pēc Miss Evil Knit, kuras soka video pamācības. Ielikšu lejā apraksta kastītē linku uz šo video pamācību. Varu ieteikt pēc tās adīt, bija viegli sekot un esmu apmierināta ar rezultātu. Mani Ziemassvētki šogad bija 9. decembrī, kad saņēmu pilnīgi negaidītu paku dāvanu no Somijas. Mazliet atkāpēji jāsaka, ka mana mīļākā apraide, ko skatos šķiet no 2020. gada, ir Finish Knitting Stories. Un pēdējā laikā, kad Janai jau ir katru svētdienu epizode, tad tas ir tāds svētdienas rituāls, svētdienas rītā, dzert kafiju, skatīties Janas apraidi un pādīt mazliet. Un liels prieks bija arī šovasar satikt Janu Rīgā un ar draudzenēm pādīt kopā ar Janu. Un tad arī notika mūsu tauriņu auskaru apmaiņa, jo man bija ļoti brīnišķīgi Take a Break keramikas auskari, taču nekad īsti viņus nenēsāju, jo viņi bija diezgan smagi. Un ar lielāko prieku esmu priecīga, ka Janai nebija iebildumi pieņemt šos auskarus. Un pretīm saņēmu ārkārtīgi skaistus somu dizaina, Design by Kieto, vieglus auskariņus ar skaistiem baltiņiem. Liels paldies! Bet šajā dāvanā, ko es saņēmu 9. decembrī, bija ne tikai šie brīnišķīgie auskari, bet arī daudz priecīgas lietas. Tā bija tāda prieka kaste, par ko es priecājos krietnu decembra daļu. Pirmā lieta, ko es saņēmu dāvanā no Janas, bija viņas krāsota brīnišķīga zeķu dzija. Viņas zeķu dzija Ziemassvētku krāsās. Un šī krāsa saucās Christmas Jingle. Šī ir merino zeķu dzija ar 75% supervašu merino un 25% neilona skaistā Ziemassvētku krāsā. Un minī šķetarīte piesātinātā tumši rozā krāsā. Uzreiz
gribējās adīt zeķes, jo Ziemassvētku zeķes man līdz šim nekad nav bijušas, un uzadīju Ziemassvētku zeķes. Uzadot šīs zeķes, es sapratu, ka pēdējā gada laikā esmu sākusi adīt vaļīgāk, un par to es ļoti priecājos. Jo agrāk, ja es adīju zeķes sev, tad man bija nepieciešami 16 valdziņi. Šoreiz arī ar 15 valdziņiem zeķes sanāca mazliet brīvas. Un šīs zeķes es uzadīju ar mazliet par garu pēdām, tāpēc panēsāju pēc uzadīšanas pusdienu, sapratu, ka man šīs zeķes ir mazliet pa lielu, negribēju pāradīt, bet priecājos, ka Ance pieņēma manas pusdienu nesātās zeķes un tagad nesā viņas. Tā kā no šīs dzīves man bija liels prieks adīt, un man ir prieks, ka manai draudzenei tagad ir Janas krāsotās zeķes, jo arī es zinu, ka Ance skatās Janas apraides un dubultā novērtē šo dzīvi. Man pašai palika šī dzīve vēl daudz pāri. Šeit ir 65 grami šī Christmas jingle krāsas dzīve. Mazliet arī piesātinātā rozā krāsiņa. Un es no šīs dzīves uzadīšu sev Ziemassvētku zeķes nākošajā gadā. Janas atsūtītā paka ar daudz iepriecinošām lietām no Somijas bija ļoti īpaša un pārdomāta, jo arī kartiņa, skaistā Ester Beninga kartiņa bija ar teikanām. Nu, tik brīnišķīgi un tik pārdomāti un tik skaisti. Tā kā daudz prieka un liels paldies, Jana. Un tad vēl man ir priekšā priecīga adīšana no Janas dzīves, no Ketu Jārns Pop Tweed dzīves ar neonīgiem skaistiem krikumiņiem iekšā, un šī dzīve ir ļoti īpašā krāsā. Nu, kā var izdomāt tik priecīgi un tik iepriecinoši? Paldies liels! Jana no līdzīgas dzīves adīja sev reglāna vasaras džemperīti, un es domāju, vēlam pavasarim un nākošajai vasarai arī uzadīt džemperīti ar īsām vai 3/4 rokām. Paldies! Jā, šajos Ziemassvētkos es tiešām jutos ļoti lutināta un iepriecināta. Tad par vēl vienu pabeigto darbu ir šī lāsmas jaka. Piecelšos, lai parādītu. Tātad es pāradīju balto apakšmalu uz melnas krāsas maliņu, pāradīju piedurknes uz melnas krāsas maliņām. Tad man vēl ir diegs. Esmu ievilkusi galiņus, bet neesmu nogriezusi. Un piešuvu pogas. Pogas droši vien būtu foršāk, ja būtu melnas vai tumšas, bet mājās 10 vienādas pogas man bija tikai šīs, un es domāju, ka ir diezgan labi. Liels paldies Lāsma par šo jaku, kuru Lāsma uzadīja no Holst Garn dzīves, kurā ir 5% kašmira un 95% merino vilna, bet Lāsma kaut kā nevarēja pabeigt šo jaku, un viņai, nezinu, viņa uzdāvināja man, par ko es esmu ļoti pateicīga, un kur man ļoti šobrīd patīk, un es domāju, ka es viņu daudz nesāšu. Pogas piešuvu vakarā, tā kā šodien tā ir pirmā diena, kad man šī jaka ir mugurā. Lāsma iedeva klāt arī dzīju atlikumus, kas viņai bija no šīs dzīves, un tie atlikumi sanāca gandrīz 100 grami dažādās krāsās, un tad es izdomāju tos izadīt cimdiņos. Šeit ir skaistā projekta somiņa, kura man ir no Gundegas, no 3 vardēm. Šeit ir vēl viņas vecais logotips ar koka, kaut kā galīgi nevar nofokusēt, ar koka 3 vardītēm. Un cimdiņi, ko es adu, būs šādi. Tātad šis ir viens cimdiņš, šeit ir atstāta īkšķa vieta, un šis top otrs cimdiņš.
Un es domāju šos cimdus, šeit jau ir noraukums, viņš izstās ļoti garš, bet šeit jau es esmu sākus noraukums. Un šos cimdus es plānoju uzadīt un aizsūtīt Lāsmai, kā liela pateicība par šo jaku. Tā kā cimdi ir tas projekts, pie kā es šobrīd strādāju. Tādi par pabeigtajiem darbiem. Ziemassvētkiem no 6 plānotajām zeķēm es uzadīju tikai 2. Vienas zeķes ir vīriešu 43. izmērs, un tās es adīju ar 15 valdziņiem uz adatas, tas ir ar 60 valdziņiem, kas arī neiedomājami gadu atpakaļ man vajadzēja 17 vai 18, lai uzadītu vīriešu zeķes, un šogad tie ir 15. Ļoti priecājos, ka esmu iemācījusies vaļīgāk adīt. Un šīs zeķes es adīju no Alizē zeķu dzijas. Man bija viena fice, kuru es biju spontāni neplānot iegādājusies pirms kādiem 2 gadiem LV veikalā, ēdienu veikalā vienkārši pie dzijām. Man tā dzija diezgan ok likās, un ar rezultātu esmu apmierināta. Un otras zeķes, ko es uzadīju, ir manai kolēģei. Satikšu tikai janvārī, un tad arī atdošu. Un šīs zeķes ir tapušas no atlikuma, kas man bija no Grundula zeķu dzijas ar zīdu. Šī te stūma daļa, un pārējais ir Grundula 4-kārtīga zeķu dzija, ko iegādājos pagājušajā gadā mūsu Tallinas braucienā Noviest veikalā. Ja varētu mainīt kaut ko, tad es droši vien pirms papēža augstāk būtu pārgājusi atpakaļ uz pamatkrāsu, uz lilā, tumši lilā krāsu, jo man šķiet, ka tā krāsa pārēja tieši virs papēža ir mazlietiņ pa zemu. Bet nav tik slikti, ir ok, ir nesājams. Šīs ir 37. izmēra zeķes, un abas zeķes, gan tās vīriešu, gan šīs, es adīju uz 2,25 mm 5 zeķu adatām. Tas ir par maniem pabeigtajiem darbiem. Adījums, ko es ņemu līdzi nākošajā gadā, ir Hohī Lokatelī La Prērija jaka, kurai man ir palicis uzadīt piedurknes. Šo jaku ar prieku turpināšu vadīt nākošajā gadā, jo ļoti iepriecinoša dzija, no kuras es ādu. Tā ir Maruma Jārns Merino pilnas dzija, un arī apraksts man patīk. Man iet diezgan lēni adīt šo jaku, gan bumbulīšu dēļ, gan vairāk to daudzo krustoto labisko valdziņu dēļ, bet es esmu priecīga par rezultātu. Mazliet rulējās priekšējās maliņas, bet es ceru, ka pēc mazgāšanas un bloķēšanas stāvēs labi. Un, tāds īpašs prieks man ir par to apakšējo daļu. Tik skaists zaļš un tik skaists tāds arī piesātināts rozā tonītis. Tad par maniem citiem projektiem. Vakar es atkal izvilku šujmašīnu, un vakar man bija šūšanas diena. Es uzšuvu gultas veļu mazam muminu fanam. Ielikšu šeit, kāds man sanāca spilvendrāna un pārvalciņš sagai. Un ja jau es biju izvilkusi šujmašīnu, tad es sašuvu arī matu gumijas. Man nav gumija mājās, bet sašuvu skrančijas tik tālu, ka paliek ievērt gumiju un aizšūt tikai galiņus. 2 droši vien būs man, un 2 būs māsas meitai, jo viņi ir tapuši no 100% zīda, neonīgā krāsā, no krekliņa, kas māsas meitai saplīsa, un viņa gribēja mest ārā. Bet dažus gadus nogulēja manā skapī tieši ar domu, ka no šī krekliņa gribētos kaut ko citu uzšūt, jo tas materiāls likās tā vērts, lai paglabātu. Un tad vēl es esmu sašuvusi veselu čupu ar arī skrančījiem, jeb matu gumijām, kurām arī trūkst gumija. Izstāst pavisam traki, bet, ja skatās individuāli, tad nav tik traki dažādās krāsiņās.
Un šīs ir tapušas no Not Perfect Linen līdzi sūtītajām krāsu mazajiem paraudziņiem. Not Perfect Linen mēdz ielikt aploksni ar dažādām krāsām un uzlīmētiem nosaukumiem, lai varētu citreiz pasūtīt kaut ko no viņiem krāsās, kas patīk. Un, jā, tad šos es sašovu kopā un atliek ievērt gumiju un man būs tāstēla čupa ar priecīgiem skrančiem. Un arī tas, ka man tie mazie gabaliņi tiks izlietoti tad. Jā. Un tad vēl, ko es uzšuvu, ir galdauts, 100% līna galdautiņš, kurš ir tāds mārlveidīgs, puscaurspīdīgs, un šis man būs ļoti foršs galdauts zem puķu vāzes uz galda. Tas laikam no uzadītā ir viss. Tad es ielieku vēl fotogrāfijas no šalles, ko es pabeidzu novembrī un par ko es jums stāstīju pagājušajā reizē, patenta adījuma šalle, 2 metri gara savam dēlam no Holstgarn tīdes, kur ir 30% zīts un 70 merīna vilna, un ielieku bildītes no pabeigtā, izmazgātā un lietošanā nodotā Jaiden vai Jaiden džemperi pēc Izabēlas Krēmeres apraksta. Ar šo džemperi man gāja uz priekšu atpakaļ, likās jau, ka pabeigts un atkal ķēros klāt. Sākumā, kad es uzadīju, tad dēls piemērīja un piedurknes un stāvs bija mazliet pa īsu. Tad es ārdīju nost valmīti, pagarināju stāvu, pagarināju piedurknes, līdz garumi bija ļoti labi, bet tad pēc mazgāšanas šī dzīve pastiepjas, un tad gan piedurknes, gan stāvs bija pa garu. Tā kā dzīve jau bija mazgāta, un ārdot viņa paliek tā kā tāda kruzuļaina, un pēc mazgāšanas valdziņas sastājās, bet ne tik perfekti, tad es izlēmu nevis ārdīt, bet uzlasīju rindiņu tieši virs valnīša, un tad nākošā rindiņa uz augšu, ko es uzlasīju, bija vēlamajā garumā, kur klāt nāktu valnītes, un tad tas džempers būtu perfekts garuma ziņā. Un tātad uzlasīju augšā rindiņu, virs valnīša uzlasīju rindiņu, izārdīju vienu rindiņu tieši virs valnīša, noārdīju un satinu kamolā to dzīvi, kas bija līdz augšējai uzlasītajai adatai, un tad ar Kitchener Stitch sašuvu ar lapāmo adatu kopā. Nu, sanāca, ka viena tā kā adītā rindiņa ar adatu imitēta nāca klāt, un nu džemperis ir pareizā garumā un ar pareiza garuma piedurknēm. Tā kā šo projektu es esmu pabeigusi. Jā. Kāpēc vēl es gribēju tieši šodien ar jums tikties? Tāpēc, ka rīt sākās janvāris, rīt sākās jauns gads, un es ļoti gribēju ar jums padalīties ar mājaslapu, kura man ir devusi ekstra motivāciju šajā gadā, februārī, martā nostaigāt daudz. Nostaigāt tik daudz, ka tas daļēji izglāba manu šī gada mērķi, jo man šis gads bija ar mērķi noiet vidēji vismaz 10 000 soļu dienā, un tad varu ziņot, ka šodien man tiešām vidējais ir tieši 10 000 dienā. Bet daļai dēļ februāra un dēļ marta, kur ekstra motivāciju deva ikdienas golfs. Ikdienas golfs ir tāda mājaslapa, kur, jebkurā pasaules malā dzīvojot, katru dienu var izmest vienu virtuālo golfa bumbiņu un dienas laikā aiziet viņai pakaļ. Un šajā gadā tā distance, ko es biju uzlikusi, bija 1 līdz 3 kilometri, kas ir mazliet daudz, jo 3 kilometri tas ir par taisni, un nevienmēr sanāca aiziet pakaļ dienas bumbiņai. Nākošajā gadā esmu izlēmusi likt puskilometru līdz 1 kilometram, un šī bumbiņu, virtuālo golfa bumbiņu lasīšana man palīdzēja iepazīt tuvākajā apkārtnē tādas vietas, par kurām es nezināju. Es diezgan kārtīgi esmu iepazinusies ar tuvāko savu apkārtni un priecājos, jā, ka tagad zinu daudz vairāk par to vietu, kur es esmu. Un vēl arī tās virtuālās golfa bumbiņas mēs parasti izmetam, ja mēs esam kādā citā pilsētā, gan Tallinā, gan Viļņā.
gan Stokholmā, un arī tādā veidā mēs tur aizējam uz tādām vietām, kur mēs iespējams tāpat neietu. Tātad man šodien bija svarīgi arī jūs satikt, lai rosinātu iesaistīties ikdienas golfā jau no rītdienas, katru dienu krājot punktu par atrasto golfa bumbiņu. Lejā uzrakstīšu saiti uz šo lapu un ceru, ka kādai no jums tā arī būs papildus motivācija vairāk pastaigāt. Tad starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu es piedalījos vēl kādā pasākumā, kurā Maruma Jārns Kristīne bija ar savām dzijām, un no audēju kopas Godaļa un rokdarbu studijas Krustainas, kas ir saulkrastu kopas, Ligita mācīja adīt cilpainus limbažu cimdus. Ielikšu mazu video, kā Ligita mācīja taisīt cilpiņas. Un nākošais cilpaino cimdu pasākums plānojas 26. janvārī Carnikavā Novada pētniecības muzejā, kur arī mums mācīs taisīt cilpiņas cimdiem. Nezinu, kurā tehnikā, jo tās ir vairākas, tā kā būs ļoti interesanti. Un arī decembrī mācījos pie Baibas Jautaiķis taisīt cimdus ar jēlvilnas, tādiem plušķīšiem vai cilpiņām. Jā, tad nākošajā gadā novēlu labu adīšanas gadu, gadu pilnu ar adīšanas notikumiem. Par adīšanas notikumiem mums palīdz rūpēties arī Rūta. Es zinu, ka šobrīd top nākošā gada adīšanas bingo, kas var palīdzēt padarīt interesantāku adīšanas dzīvi. Un es dzirdēju, ka atkal atsāksies adītāju pārgājieni. Tie ir pārgājieni apmēram 10 vai maz 11 kilometru gari, kuri atšķiras ar to, ka beigās mēs papusdienojam un kopā pādam kādā vietējā kafejnīcā. Visu šo informāciju par pārgājieniem un par bingo var atrast RU adījumu kopadīšanas lapā Facebookā, un ja ir nepieciešama mazliet interesantāka adīšanas dzīve, tad aicinu pievienoties. Pār gada mērķiem nākošajā gadā man nebūs viens gada mērķis, bet esmu noskatījusi šajā gadā no Zelmas. Viņai ir apraide Little Big Knits mēneša mērķus. Tā kā pirms janvāra es izvirzu janvāra mērķus, un tādu skatos tālāk februārī, vai šos pašus mērķus es turpinu, vai ir kādi citi, kas man ir nepieciešami, jo mēneša mērķis liekas daudz izdarāmāks nekā gada mērķis.
Un viens no maniem janvāra mērķiem, piemēram, ir, ka es esmu atlasījusi savus 4 sezonu janvāru numurus, un tie man ir daudz, tie ir 5, un mērķis ir katru nedēļu, nevis katru nedēļu, bet pagatavot no katra žurnāla vismaz vienu ēdienu. Nu tā, lai vairāk attaisnotos to žurnālu esamību manās mājās, lai viņi tiešām tiktu lietoti. Skaistu nākošo Adām gadu un tiekamies jau 2025. gadā.